aktuālais plāns nākotnē, aktuālais plāns tieši tuvākajākiem gadiem orientējas ļoti smagi uz mākslīgo intelektu. Aizvien vairāk manī ir nostiprinājusies pārliecība, ka mākslīgajam intelektam ir liels potenciāls, ka lietas attīstīsies aizvien ātrāk, ka mēs ejam faktiski cauri tādai kā mākslīgā intelekta revolūcijai. Un mans mērķis tuvākajiem gadiem ir būt daļa no šīs revolūcijas, izmantot šos rīkus, izmantot šos mākslīgā intelekta instrumentus, lai stiprinātu politisko kursu. Politiskais kurs savā kodolā paliks tāds pats, kāds viņš ir bijis. Tā būs, protams, cīņa pret korupciju, kura ir ļoti dominanta visos Latvijas etablētajos politiskajos spēkos. Te, protams, ir arī šis neformālās okupācijas jēdziens, pa kuru jau vairākos sižetos, tendenciozi drīzāk senākos sižetos esmu runājis. Tātad cīnīties pret neformālo okupāciju kā tādu, izgaismot to lielo ietekmi, kura vēl ar vienu Latvijas politikā ir Padomju Savienības komunistiskai partijai un arī, protams, dziļās saiknes ar Krievijas federāciju, kuras Latvijā vēl ar vienu pastāv. Tie ir tie politiskie mērķi, kur tuvākajos gados tiešām ir vēlams sasniegt. Un tieši ar mākslīgo intelektu es varu veidot dažādus inovatīvus projektus. Es varu, piemēram, veidot skrejlapus, kā es to esmu darījis agrāk, bet to saturu ļoti stipri izstrādāt ar mākslīgo intelektu. Es varu rakstīt iesniegumus KNAB, iekšējās drošības birojam un tā tālāk, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Tā es varu kāpināt savu jaudu un darīt daudz enerģiskāk to, ko es daru. Tuvākajos gados es arī vēlos vairāk pievērties manas finansiālās labklājības kāpināšanai un vēlos pastiprināt strādāt ar mākslīgo intelektu, lai vairotu manu finansiālo labklājību. Tas mērķis tur viennozīmīgi ir iegūt vairāk resursus politiskā kursa īstenošanai, jo tas ir tas galvenais mērķis. Un finansiālie resursi ir vienkārši tāds, instruments, ar kuru es uz to mērķi virzos. Bet šīs visas biznesa ieceres viennozīmīgi orientētas uz ārzemēm, viennozīmīgi nereģistrētas Latvijā, viennozīmīgi nereģistrētas pie vid, bet gan tiešām ārzemēs. Jo es esmu no tiesas, no Agneses Atgeres lēmumu skaidri redzējis, kur tas ceļojums iet. Tā ir finansiāla iznīcināšana, un tā ir tikai tāda garšiņa vēl, ko viņa man tur padeva tiem 5000 eiro sodiņu. Ja? Tur tā visa lieta var iet vēl pavisam citā virzienā, vēl pavisam citos apjomos. Tā kā Latvijā nav ekonomiska drošība, nav droša vide uzņēmēju darbībai kā tāda, jo tiesas ir korumpētas, ja? Un valsts institūcijas ir tomēr smagi ietekmētas no politikas, no politiskajiem spēkiem. Ja? Vidu vadītāja nav izkāpusi, no cipelnietiešu kuģa ārā un sākusi tur pēkšņi strādāt. Ja? Nē, viņa ir no politiskiem spēkiem iecelt. Ja? Un valsts ieņēmuma dienesta darbība reflektē politiskās
intereses. Ja? Un politiskās intereses ir viennozīmīgi veicināt korupciju, stiprināt korupciju. Ļoti skaidrs kurs, ļoti iestaigāts kurs. Es sagaidu arī, ka tuvākajos gados politiski etablēto spēku kurs nemainīsies. Kāds viņš bija, tāds viņš palika. Bet, kopsavilkumā tie ir tie mani plāni, kā virzīt progreso pirātu jūrniecību tuvākajos gados uz priekšu. Viennozīmīgi man nav nekādas ieceres pārtraukt darbību vai izbeigt darbību. Jā. Un novērsties no tā visu. Man arī nav ieceres pamest Latviju. Tad jau drīzāk uzņemties kaut kādus vēl augstākus riskus, atstiept galus vai nonākt ieslodzījuma vietā. Tad vēl drīzāk tādu risku uzņemties nekā atteikties no politiskā darba, atteikties no politiskajiem mērķiem un varbūt pat pamest Latviju. Paldies, ka skatījāties!